Labrīt! Šodien es iepazīstināšu ar savu ikdienas rituālu, kā jau solīju, 5 tibetieši. Esmu lasījusi gan grāmatu par to, gan skatījusies internetā dažādas versijas un atradusi savu modeli. Šis ir mans variants, kurā ir ņemts vērā viss, ko vien varēja atrast. Es šo pildu jau daudzus gadus, es pat nezinu cik, vairāk kā 20, manuprāt, un šis ir ikrīta rituāls. Tas aizņem pavisam maz laika, 7 minūtes apmēram, un svarīgi ir tas, ka to vajag darīt katru dienu. Disciplīna ir tas, kas nodrošina panākumus, un to var darīt jebkurš, tāpēc, ka mēs sākam ar minimālu skaitu no vingrojumiem. Katru vingrojumu maksimāli jāizpilda 21 reizi, bet jūs varat sākt ar 3, 4, 5 reizēm, tik cik jūtaties komfortabli, un katru reizi pieliekam klāt 1, vēl 2 vai 3, kamēr nonākam līdz 21. Vingrojuma kompleksā ir vairākas lietas, kas ir svarīgas. Viena no tām ir elpošana, un elpot vajag ievērot uz katru vingrojumu sadaļu izelpa un ielpa. Nekādā gadījumā neaizturēt elpu, nesasprindzināt, visam jābūt ir harmonijā un viegli. Katram vingrojumam es pastāstīšu sīkāk detaļas, kas vēl svarīgi. Pēc katra vingrojuma mēs pieceļamies kājās un veicam dziļas ielpas un izelpas 2. Ja? Tātad ielposim dziļi caur degunu un izelposim caur muti. Un tā 2 reizes, katru reizi pēc katra vingrojuma. Nu tātad mēģināsim sākt. Pirmais vingrojums – rotācija. Tā noteikti ir ļoti svarīga vestibulārajam aparātam, kā arī vispār pamodināt no rīta prātu un enerģiju. Esmu pētījis daudz, citi saka pulksteņu rādītāju virzienā, citi saka sievietes pa kreisi, vīrieši pa labi. Es esmu arī palikusi pie šī sievietes pa kreisi. Tātad veicam rotāciju. Es rādīšu katru vingrojumu 3 reizes, un tātad beidzot vingrojumu katreiz arī ielpu un izelpu. Ja? Tātad 1, 2, 3 un kājas plecs platumā, rokas sānos. Tātad es arī aizveru acis, tāpēc, ka tādā veidā es sajūtu vairāk, kā ķermenis viss koncentrējas un pilnībā atslābst. Otrais vingrojums. Noguļamies uz muguras. Ļoti svarīgi nolikt rokas blakus sev pie lieliem. Un tātad mēs reizē celsim kājas un galvu. Kājas jāceļ taisni ceļi, un zods jāliek pie krūtīm. Un ielpa un izelpa. Tātad sākam. Ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa. Un pēc vingrojumiem mēs ceļamies kājās. Es izmantoju skrūves principu, tātad kājas saliekot krusteniski un ceļoties pa kreisi, griežoties, ļoti viegli piecelties, tā kā skrūvīt izskrūvēties augšā. Un atkal ielpojam un izelpojam. Ceturtais vingrojums saukts arī par kamieli. Tātad svarīgi ieņemt pozu, kājas ceļi plecu platumā, kājām jābūt atspiestām pret pirkstiem, nevis šādi, bet šādi, lai ir kur atspērties, ja, tā kā atspēriens, lai gatavs. Rokas mēs liekam uz augšstilbiem, tā kā turam zem dupša, un svarīgākais ir pēc iespējas atvērt krūšu kurvi un aizvērt to.
nav tik svarīgi, cik jūs atliecaties atpakaļ, bet tieši tā atvēršana, aizvēršana, jo tas pilnībā atjauno elpošanas visu sistēmu un iztaisno augumu un plecus. Ja? Tātad. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Beidzam vingrojumu. Pieceļamies kājās, atkal 2 ielpas, izelpas. Es ievērtu, šis ir arī viegli, kad kājas jau ir plecu platumā, nekas nav jāmaina, vienkārši stabilizējam sevi un izelpojam, ielpojam, tā kā pabeidzam vingrojumu. 4. vingrojums saucās arī par galdu. Varbūt viens no grūtākajiem, bet ļoti efektīvs visai plecu daļai, roku muskulatūrai, kāju muskulatūrai. Šeit arī ļoti svarīgi ieņemt pareizu pozu, tad rokas sev blakus, taisnas, un kājas ir tā kā plecu platumā. Un mēs tātad ceļam augšā savu pēcpusi un veidojam galdu. Un nākam atpakaļ, ieslidinam starp rokām. Un atkal uz augšu un ieslidinam starp rokām. Nevajadzētu apsēsties. Svarīgi elpot atkal. Ielpa, izelpa. Kā beidzam vingrojumu, ceļamies atkal kājās. Un ielpa, izelpa. 5. vingrojums. Suns uz augšu un uz leju. Tātad, lai pareizi ieņemt pozas, iesaku vispirms nomesties četrāpus, lai pleci un roka ir tieši zem pleca taisnā leņķī, un kājas tieši tāpat. Kājām jābūt atlaustām, pirkstiem atlaustiem, lai jums ir kur atspērties. Tātad, ieņemam sākuma pozu, taisnas kājas, taisnas rokas, un ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, izelpa. Tātad, atkal nostājamies taisni un pabeidzam vingrojumu. Tad dziļu ielpu un dziļu izelpu. Nu, lūk. Un vēl bonusā 6. vingrojums, kurš bija aprakstīts grāmatā par 5 tibetiešiem, bet es īpaši neesmu atradusi internetā, ka to kāds rādītu. Tā būtība ir dziļa elpa, elpas aizture, kas ļauj tā kā restartēties visai asinsrites sistēmai, skābeklim un visam. Grūti man izskaidrot, bet veicot šo vingrojumu 3 reizes, tā kā pilnībā restartē savu sistēmu. Un tas princips ir tāds, ka ievelk dziļu elpu, atbrīvojās uz leju, noliecoties, izpūš pilnībā, iztukšo savas plaušas, un tanī brīdī tā kā aizslēdz ciet, un tur elpu, tur, cik vien iespējams, ieteicams ne mazāk kā līdz 7 saskaitīt, tad atkal ievelk elpu, pilnībā atbrīvojās, aiztur atkal elpu, skaitam atkal, cik varam noturēt, un tā 3 reizes, un beigās atkal 2 ielpas, 2 izelpas. Mēģināšu jums parādīt. Tātad. Izpūšam pilnībā elpu, turam, turam. Turam. Ielpojam, pilnībā izpūšam elpu, aizturam, turam, 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 turam. Ielpojam, izpūšam elpu, turam, 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 turam,
turam, turam. Divas ieelpas un divas izelpas dziļas.